Sveiki visiem! Šodien tātad turpinam pieredzes semināru tēmu. Mani sauc Krišs Kalniņš un esmu uzņēmumā BIM Solution, BIM risinājuma speciālists. Un, ja kaut kādi jautājumi pēc semināra radīsies, droši zvanat vai rakstat e-pastā, noteikti ar jums sazināmies pēc tam. Uzņēmumam BIM Solution tātad 3 darbības virzieni, kā pamatdarbības virziens ir BIM programmatūra un nodrošinam vadošos BIM rīkus, kas ir pieejami Eiropā un nodrošinām tehnisko atbalstu latviešu valodā. Kā otrs virziens ir BIM meistarklases, kur palīdzam gan projektētājiem, gan būvniekiem nodrošināt praktiskas apmācības individuāli un grupās. Tad brīvi varat apstīties mājaslapā BIM meistarklases. Un kā trešais virziens, kur nodrošinām vairāk sadarbību tieši ar pasūtītājiem un būvniekiem, palīdzam realizēt BIM projektus, sākot no konsultācijām, beidzot līdz pat ekspertīzei un dažādiem pakalpojumiem, tieši startējot konkursos kopā jau ar arhitektiem vai attiecīgi inženiertīgu projektētājiem. Un šodienas tēma tātad seminārs paredzēts arhitektiem tieši par pieredzi, un sākot no energoefektīvu privātu māju projektēšanai līdz pat jau tādu vai vairāk būvniecības tēmai, punktu mākoņu un datu apstrādi. Un tātad šodien būs 2 runātāji, Mindāro arhitektu un Free arhitektūru. Un tiksimies tad tālāk jau 21. maijā un 26. vēl uz 4 pieredzes stāstiem, kur dažādi uzņēmumi stāstīs par savu ikdienas darbu. Un tad jau tālāk noteikti kādā no klātienes pasākumiem. Tālāk es došu vārdu Mindāro arhitektiem, kas var brīvi pārņemt ekrānu. Ekrānu es ļoti labi redzu un šobrīd arī varat ieslēgt droši mikrofonu un tālāk arī pārņemt prezentāciju. Labrīt visiem! Mani sauc Antra Saknīte, es esmu certificēta arhitekte. Un mēs gribētu izstāstīt savu pieredzi, kādu esam guvušas ar projektēšanu, autoru uzraudzību ar modeļiem, kas ir taisīti Arhikadā. Faktiski mums ir 2 projekti. Viens ir, par vienu projektu izstāstīs Katrīna, par otru Amanta, bet abos gadījumos mēs strādājam vienotā BIM vidē ar inženieriem un dizaineriem. Un tas, manuprāt, ir tas galvenais iegūms, ka dizaineriem var strādāt vienā modelī, Arhikad modelī, un savukārt ar inženieriem, protams, mēs apmainamies ar IFC. Tad nākamā mūsu biroja tāda īpašība ir, ka mums patīk drukāt 3D maketus, vēl strādājot ar klientu, un izstāstīšu arī par jauno pieredzi dabā. Tātad došu vārdu Katrīnai. Šis bija projekts, ko mēs, to lielo projektu, tas ir tāds ļoti liels projekts, mēs viņu taisījām vēl Revitā, jo tad brīdī mums nebija Arhikada, un paldies Krišam, ka viņš uzklausīja manu lūgumu un deva iespēju arhitektiem iegādāties izdevīgu Arhikadu. Lūdzu, Tad šajā projektā mēs meklējām nemitīgi rīkus, ar kuriem Arhikadā vieglāk uzmodelēt šos te puzura elementus. Un līdz ar to mēs ar Design Complex Manager, Profile Complex Manager izdomājām šādu risinājumu. Tad līdz ar to bija iespēja ļoti ātri attīstīt tālāk šo ideju. Un ne tikai pati modelēšana notika ļoti ātri par slāņiem, par horizontālām, vertikālām asīm, ļoti ātra strādāšana, bet arī patiesībā beigu galā vizualizāciju izstāda vienas programmas ietverā, kas ir tajā pašā Arhikadā. Skiču projektā tas būtu sākuma stadijās ar basic rendering opcijām, kur ātrā veidā var skičveidīgas attēlus izveidot, un tad beigās arī jau ar Cinema Render by Max izveidot ļoti detalizētas vizualizācijas, jo klientiem tas palīdz uztvert šo procesu. Un arī patiesībā printēšanas rezultātā ir ļoti parocīgi izmantot 3D cutting planes, kur mēs sadalām modeli pa vairākām daļām, jo ļoti bieži, kad drukāšana notiek ar printeri. Printerim ir kaut kādi konkrēti ierobežojumi tilpumam un apjomam. Līdz ar to ļoti ērti ir sadalīt modeli pa daļām un pēc tam sagatavot šos te failus 3D drukai. Šeit man jāsaka, ka es ceru, ka mums būs pirmā pieredze Baltijā un varbūt arī Eiropā, kur mēs centīsimies šo sarežģīto puzuri izdrukāt 3D reālajā materiālā. Tātad, ja sakritīs
izmaksas ar drukāšanas iespējām. Mēs viņus šobrīd vēl meklējam. Vācijā, Šveicē, iespējams, šim stāstam būs burvīgs turpinājums, kur šie te puzuri, kur lielākais ir 80 x 80 x 80 centimetri, vidējais slānis ir 60 x 60 x 60 un mazākie tie ārējie puzurīši ir 45 uz 45 un tajā mūsu skatījumā tas ir ārkārtīgi tāds foršs veids to tieši mēģināt izdrukāt 3D. Tātad mēs tagad to visu prototipēsim, skatīsimies un tad varēsim, kam būs interesi stāstīt tālāk šo stāstu. Bet faktiski tas sākotnējais nāk viss no Arhikada. Un tad mums ir otrs stāsts, nākamais, tātad rekurtā, tas ir 3D printēšanas materiālu sagatavošana. Jā, mēs aizvestām bišķīt uz priekšu, tāpēc stāstīsim par nākamo, kur savukārt Amantā taisīja 3D modeļus arhitektūrai, un viss, kas mums sākotnēji bija arhitektoniskais uzmērījums, mūriem un punktu mākonis. Un tad es dodu vārdu Amantai, un Amanta izstāstīs jau detalizētāk. Jā, tātad par dzīvojamo māju. Tātad vispirms mēs ieguvām šos arhitektūras uzmērījumus un arī 3D uzmērījumu punktu mākonī. Un bija ievietot viņus arhitektūras vidē, un līdz ar to arī pēc šiem uzmērījumiem viegli bija saprast nianses un uzkonstruēt 3D modeli jau vēsturiskiem mūrim un tāpat arī esošo situāciju apskatīt. Un BIM vidē šī arhitektūras daļa un būvkonstrukcija daļa, mēs viņus viegli savienojām, un līdz ar to viegli ir redzēt gan 3D kopskatā, kā izskatās viņus saliekot kopā, jo šos modeļus kā IFC failu savienojot, viņus attēlojas arī gan līdz ar to griezumos un fasādēs, un tad var sakoordinēt, kādas izmaiņas jāveic, varbūt labojumus, vai tieši otrādāk kādas risinājumus veiksmīgākus var atrast. Un tā specifiskāk mēs izmantojām layer combination un graphic overrides, kas, protams, palīdz daudz veiksmīgāk un ātrāk noformēt kopīgi noformējumos fasādēs, kā redzams, arī vienot to grafisko dizainu ātrāk, lai nebūtu manuāli tas jāveic, tad līdz ar to arī šī autonomā versija ar šo graphic overrides veiksmīgi atrisina, ka nevajag specifiski kādā rasējumā kaut ko veikt, bet sagatavojot šīs grafikas, izmantojot arī visos rasējumos. Mums stunīgi palīdz. Jā, un tad kā konstruktīvo daļu mēs izmantojam komposīta materiālus, kurus veiksmīgi sataisot un pēc tam arī tālāk viegli rediģējot, var gan griezumos, gan plānos ieraudzīt jau veiksmīgi sakombinētas sastāvus, un tālāk arī nav manuāli viņi jāedito, viņus vienkārši pēc tam, ja kādas nianses ir jāmaina, viņus izmainās arī visā projektā. Līdz ar to tas daudz ātrāk pātrina laiku, un jā, tad nav kaut kādas nianses jāmaina manuāli vienkārši. Un kā aksonometrija ir gan plusi, protams, ka viņi ir kā veiksmīgs noformējums, bet tā pašā brīdī arī viegli ir uztvert telpiskos plānojumus un kopskatu, un kā viņus veidojot ar stāvu cutting plates, sadalot viņus jebkurās augstumos var sadalīt gan griezumā, gan fasādēs, gan arī 3D modelī kustinot, ērti var kā vien vēlās aksonometriju izveidot. Un arī šajā projektā bija 3D printēšana, un tāpat kā Katrīna teica, tad viegli ir šo failu sadalīt ar
cutting plates un atrast to īsto, kuru tu tieši to daļu vēlēs izprintēt, un tad līdz ar to viņu sadalot mierīgi var ielikt pēc tam arī 3D printēšanas, 3D printēšanā un jā, tieši specificēt šos izmērus un parametrus, lai tas būtu ērti izprintējums. Un tad, kā pēdējais, ir vēl custom profiles un complex profiles, jo tieši šajā projektā bija nepieciešama detalizācija gan fasāžu konstrukcijās, gan arī kādās citās specifiskās detaļās, un līdz ar to tieši šie custom profiles un complex tieši ļāva variēt ar visādām formām un vienkārši izveidojot kādu formu, veidojās arī tad līdz ar to šie elementi, un viņus nav pēc tam atkārtoti kaut kā vēl atsevišķi jāveido, bet viņus tad var arī vienkārši duplicēt un ērti pielietot. Jā, te mums bija ļoti svarīgi, mums pasūtītāji bija Māra, un mēs gribējām tādā mūsdienīgā valodā tomēr uzsvērt to lauku mājas, kaut kādu tās Māras zīmes un tā tālāk, un tas arhikas viņš tā kā ļoti viegli ļāva iekļaut gan to telpisko, gan arī materialitāti kopā ar pārējiem rīkiem un arī tonālos risinājumus. Un faktiski tas tāds ārkārtīgi veiksmīgs veids, kā strādāt. Jā, un tad tas beigi ir stāsts tāds, ka tā kā ir realistisks šis objekts izveidojums, un katrā posmā ir viegli atrādīt gan klientam, gan pašai mums apskatīt, kāds ir tas procesa gaita, gan 3D modelī, gan arī pēc tam vizualizēt viņu un to kopskatu radīt. Un gan ar klientu pēc tam ir ērta saziņa par vizuālo tēlu, kā izskatās. Nu, lūk, un rezultātā man liekas, ka tas tā trīsvienība ir izdevusies. Pašā centrā ir laimīgs pasūtītājs, jo runājot ar pasūtītāju, viņi teica, ka visa tā projekta gaitā bija absolūta skaidrība, ko mēs darām. Sākot no pirmajām skicēm, kas varbūt bija divdimensionāls, bet tad, kad jau sāk celt modeli un klients redz to, kā mēs aizvien vairāk detalizējam, atkal runājam ar klientu un ejam uz priekšu, tad klienti teica, ka tāda absolūta skaidrība un drošība par to, ka mēs esam sapratuši viens otru. Protams, ka mēs bijām absolūti laimīgi arhitekti un dizaineri, jo tad mēs varam strādāt vienotā modelī. Tas gan vairāk attiecas uz lielo projektu. Mazajā projektā mēs vēl neesam slēguši klāt interjeru. Iespējams, taisīsim pašas, ja vajadzēs. Un tagad mums turpinās darbs ar inženieriem, pēc tam būs jau autoru uzraudzība ar būvniekiem, bet katrā ziņā tie inženieri, ar ko mēs strādājam, vienmēr strādā BIM vidē. Un man jāatzīst, ka kopš mēs strādājam tajā BIM vidē, sapulces ir īsākas, precīzākas, jo abas puses ir visu jau redzējuši trīsdimensionāli, un tur vienkārši ir vairāk jautājums, kādu risinājumu izvēlēties, nevis kas tieši tiek risināts. Liels paldies jums visiem par uzmanību un dosim vārdu nākamajam stāstītājiem. Jā, paldies, Jāni. Droši pārņem ekrānu, un tad jautājumus noteikti izrunāsim semināru beigās. Varat šobrīd viņus piefiksēt, ko ir neizsadaļā, tā kā droši. Jā, labrīt. Sveiki visiem. Es ceru, ka mani var dzirdēt, var redzēt. Mani sauc Sidhards Jānis Libers, esmu SIA Free Architecture valdes loceklis, arhitekts, un šobrīd mēs strādājam pie vienas ļoti skaistas vēsturiskas ēkas Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā, un mēs esam pielietojuši punkta mākoņu uzmērījumu. Gribam ar šo projektu padalīties ar jums un pastāstīt mūsu pieredzi. Jā. Attiecīgi, varbūt sāksim ar to, kas ir punktu mākonis. Attiecīgi šajā gadījumā mēs izmantojām lāzeru skenēšanas metodi, bet punktu mākoni var iegūt arī no fotogrametrijas metodas. Un attiecīgi lāzeru skenēšana tas ir skeneris, kas var būt rokas turams skeneris vai
vai arī punkta, attiecīgi, stacijas tā kā veida skeneris, kas izšauj pa perimetru ārkārtīgi daudz šos te lāzera punktus un attiecīgi šo te distanci viņš fiksē un izveido šo te reālās situācijas punktu mākoni. Un ar fotogrametriju ir līdzīgi, pārsvarā tiek izmantots drons, lai iegūtu fotogrāfijas, kur šis stacijas tipa lāzerskeneris netiek un neredz attiecīgi šos te punktus, un tad no šīm te fotogrāfijām, izmantojot triangulācijas metodi, tiek šie te punkti arī noteikti, un tad šie punktu mākoņi abi divi tiek savietoti kopā, un mēs iegūstam tādu pilnvērtīgu modeli. Jā, fotogrametriju pārsvarā izmanto tieši jumta plaknēm un iespējams arī pilsētu plānošanas skenēšanā, kā mēs to arī esam izmantojuši. Ja kāds ir izmantojis varbūt 3D Rīgas modeli, tad viņš arī ir veidots izmantoja fotogrametrijas metodi, un tur, piemēram, ir savi mīnus attiecīgi, ka no augšas redzot šo te no augšas, ja drons redz tikai augšējā šīs plaknes, tad ģeometrija zem jumtu pārkarēm, zem zagām bieži vien ir izplūdus, attiecīgi tieši tāpēc, ka šo te ģeometriju šis te drons neredz, un tāds ir tas varbūt mīnus no tā. Bet strādājot tieši ar vēsturiskajām ēkām, kāda tad ir tā galvenā problēma, ko mēs esam definējuši un kāpēc mēs noteikti ieteiktu strādāt ar punktu mākoņiem un šādā veidā iegūt šo esošo situāciju. Viens no galvenajiem problemātikas punktiem ir ar pašām vēsturiskajām ēkām, ka viņas bieži vien nav pilnīgi precīzi bijušas uzbūvētas un attiecīgi arī šie te starpsienu izbūves leņķi nav precīzi 90 grādos. Vēsturiskajā centrā bieži vien paši zemes gabali ir sadalīti tā, ka šie te pretdukums mūri mums ir jābūvē, vēsturiski ir bijuši jābūvē leņķī, ko mēs gluži tā no ja vienīgi no topogrāfijas mēs varam tā kā precizēt nedaudz šo visu, bet attiecīgi, šī te ģeometrija nav līdz galam precīza, un, protams, ka tradicionālā mērīšana ar rokas lāzeri un ar mērlenti ir diezgan laikietilpīga. Mēs paši mēdzam kļūdīties un iespējams kādu izmēru aizmirsuši esam nomērīt, un arī šīs diagonāls varbūt nevienmēr ir precīzs, un attiecīgi katrs trūkstošais izmērs mums liek braukt atkārtoti uz objektu, un tas savukārt patērē ārkārtīgi daudz laika. Un arī, protams, ir ēkas, kurām nav pieejama dokumentācija, un attiecīgi šis punktu mākonis var kļūt arī par nulles punktu, no kura sākt projektēt. Lielākais pluss, protams, ir precizitāte, un šeit mēs varam redzēt griezumu, kuru mēs esam izveidojuši no šīta punktu mākoņa, un mēs te jau ar punktu mākoņa precizitāti varam analizēt šo ēku, kā viens no tādiem galvenajiem punktiem ir tieši analizēt deformācijas, esošās konstrukcijas, kuras bieži vien arī ir grūti piemērīt ar manuālu metodi. Tādā veidā mēs arī dažādu problemātiku pašā ēkā varam konstatēt. Ko mēs vēl šeit redzam? Mēs redzam arī vēsturiskās ēkas laika gaitā veidotos uzslāņojumus, kas ir šajā gadījumā kā piekārtie griezti, bet bieži vien arī, ja mēs mēram ar manuālo metodi, tad mēs nevienmēr varam konstatēt un nevienmēr konstatējam šīs vietas, kur šie uzslāņojumi ir radījušies, un attiecīgi šī ģeometrija bieži vien mums neiet kopā, bet, ja mums ir punktu mākonis, tad mēs diezgan precīzi varam izanalizēt un saprast to reālo vidi. Tas izpaužās kā vai piekārtie griezti vai grīdas konstrukcijas, kas ir paaugstinātas uz esošās grīdas, jaunas starpsienas, kas ir dažādos biezumos, un attiecīgi bieži vien arī veco sienu apdari apšuja ar reģipsi, un attiecīgi sienas sabiezinās un tā. Šis ir fasādes rasējums, kur mēs varam redzēt pārklāšanos starp mūsu modelēto un
punktu mākoņa tiem datiem. Attiecīgi, šeit mēs varam redzēt, ka tā ģeometrija ir pietiekami precīzi. Skaidrs, ka tur milimetros punktu mākonis mēdz nobīdīties, un arī pat ēka noteikti nav pilnīgi precīzi uzmērīta, bet jā, lai mēs spētu strādāt ar šo failu un izveidot tādu modeli, kurš ir pēc tam apstrādājums, mums tomēr ir nedaudz tā ģeometrija jāvienkāršo. Par pašiem punktu mākoņiem mēs sadarbojamies ar mērniekiem, kas mums šos te punktu mākoņus izstrādā, un mērnieki paši bieži vien nezina, kas arhitektam ir vajadzīgs tieši, lai Arhikadā importētu šo te punktu mākoni, un līdz ar to viņam šis te uzdevums ir jādefinē, jo mēdz būt situācijas, kur viņi atsūta pēc iespējas precīzāku modeli ar tur miljoniem punktu, bet jāatzīst, ka Arhikats nespēja apstrādāt ļoti, ļoti detalizētus failus, vismaz pagaidām. Un līdz ar to ir jānodefinē tas, ka šim te punktu mākonim ir jābūt attiecīgā formātā, E57 vai XYZ formāta failam ir jābūt. Ir ieteicams uzreiz lūgt mērniekam optimizēt šo punktu blīvumu no 50 līdz 200 punktiem uz kvadrātmetru. Manuprāt, tas ir pilnīgi pietiekami tādai standarta ģeometrijai. Tas viss ir tā iemesla pēc, kad failu izmēram būtu jābūt zem 5 gigabaitiem, citādāk Arhikats vienkārši neļaus viņu importēt iekšā. Ja gadījumā tas fails ir nepieciešams ārkārtīgi detalizēts, kur mums ir, es arī nākamajā slaidā rādīšu kaut kādas detaļas, iespējams ir no tā jāizvelk un jāuzmodelē. Tad, protams, ka mēs varam šo pašu punktu mākoni sadalīt pa daļām un piesaistīt precīzām koordinātām, bet tas savukārt arī nedaudz sarežģīja to pašu procesu. Šeit, piemēram, mēs varam redzēt, kur mēs esam ārdurvis mērījuši un definējuši tieši pēc šī te punktu mākoņa. Tiesa gan punktu mākonim ir jābūt pietiekami precīzam, un šeit attiecīgi vajag prasīt mērniekam, lai šīs te detaļas tomēr viņš saglabā ar maksimālo detalizāciju, bet nosaka precīzas robežas. Un, protams, arī ideāli ir pārbaudīt dabā šo detalizāciju. Es nedaudz pastāstīšu arī par dažādām potenciālām problēmām, ar ko Arhikad lietotāji var saskārties, un arī potenciālajiem risinājumiem. Kā es iepriekš minēju par lielajiem failiem, jo lielāks ir objekts, jo vairāk punktu, un tie ir jāapstrādā. Attiecīgi Arhikats mēdz noslogot diezgan pamatīgi datoru, un šīs fails diezgan ātri sāk palikt nelietojams, ja šie punkti ir pārāk daudz. Viena no tām alternatīvām, ko es jau iepriekš minēju, tas, ka mērnieks var sadalīt pa vairākiem punktu mākoņu failiem, tas gan ir pietiekami sarežģīti, un es varbūt neieteiktu tā darīt, bet to var darīt. Vēl viens papildus risinājums ir šo te punktu blīvumu samazināt, kas būtu tas efektīvākais variants. Un vēl viens tāda nianses, ko mēs izmantojam tajā brīdī, kad mēs strādājam konkrēti ar punktu mākoni, mēs strādājam pirmkārtām tikai plaknē, kas ir stāva plāns vai griezums vai fasāde, tas arī atslogo, protams, to punktu blīvumu. Un ja mums ir jāstrādā 3D ģeometrijā, un šeit labajā bildē mēs varam redzēt, ja mums jāstrādā 3D ģeometrijā, tad mēs veidojam clipping boxes, kas ir, tā saucamie tie 3D griezumi, un mēs arī šo te projektu sadalam. Tā kā pa mazākām daļām, lai šie te punkti mums būtu redzami mazāk. Vēl viena opcija ir likt šo te punktu mākoni pie design options. Ja zinat šo funkciju Arhikad, ar šo opciju daudz vieglāk ieslēgt un izslēgt šo punktu mākoni, attiecīgi, lai optimizētu šo te workflow un atslogot nedaudz datoru. Ja mēs visi zinām, ka layer, attiecīgi slāņu tabula ir jāver atsevišķi vaļā, vai caur shortcutu, vai caur attiecīgo funkcijas klikšķināšanu ar peli, tad design options visu laiku var palikt vaļā, un tikai ar viens pogas palīdzību tu var ieslēgt un izslēgt šo te punktu mākoni. Tas tā kā nedaudz efektivizē šo te pašu darbu. Vēl viena nianse, un šajā bildē mēs varam redzēt, cik tomēr daudz ir šo te individuālo punktu pašā punktu mākonī, un tāpēc arī es saku, ka iespējams
visi viņi nav nepieciešami, īpaši, ja mums ir plaknē jānovelk siena. Šeit mēs varam redzēt, tā melnā līnija ir mūsu veidotā ģeometrija, ko mēs BIM modelī tā kā veidojam, un šajā gadījumā šo precizitāti pilnīgi pietiek. Bet, ja mēs vēlētos, piemēram, šīs te sienas vilkt un ailas un nišas tur izveidot, Arhikadam ir tāds niķis pie katra no šiem miljonus punktiem mēģināt piesaistīt šo te sienu. Un attiecīgi tā ir diezgan liela problēma, ja mēs mēģinām izveidot BIM modeli, ar kuru mēs pēc tam vēlamies strādāt, bīdīt sienas, veidot jaunu ģeometriju un uzslāņojumus, jo mums katra no sienām visticamākais būs piesaistīta pie kāda no šiem individuālajiem punktiem, un iespējams, ka pat nesavienosies ar citām sienām, un tas var radīt tādu modeļa, tādu kā netīrību un grūtu pēc tam pēcapstrādi. Un tad mūsu tas risinājums ir strādāt ar manuālām koordinātēm, noteikti lietot shift podziņu, kas iztaisno sienas un manuāli ievadīt šos datus, lai tad attiecīgi šī problemātika nerastos. Mēs, protams, varam izmantot šo te punktu mākoni arī kā vizuālu atsauci. Ar trace reference mēs varam uzlikt viņu, un tad tādā veidā iespējams mums arī tie visi RGB atsevišķie krāsu kodi varbūt nedaudz novienkāršo šo modeļa vizuālo skatu stāvu plānā. Kā jau es teicu, pie design options ievietojot šo punktu mākoni, tad viņi var viegli ieslēgt un izslēgt. Tas būtu par pašu ēku un par tādām niansēm. Un šeit ir viens piemērs, kur mēs punktu mākoni ar fotogrametrijas metodi ieskanētu esam izmantojuši arī teritorijas analīzei. Un specifiskos gadījumos šis var tīri labi noderēt tajā brīdī, kad mēs tiešām gribam saprast to reālo ģeometriju. Šajā gadījumā mēs redzējām, ka ir reljefs pietiekami izteikts zemes gabalā. Mēs gribējām pēc iespējas saglabāt kokus esošos un arī attiecīgi, to arī mēs noteicām kā vienu no tādām galvenajām vērtībām teritorijā. Apkārtnes ēku konteksts, kā jau redzēt, diezgan blīva apbūve un ar diezgan plašiem stiklojumiem pret kaimiņiem. Attiecīgi mēs varējām analizēt, kādi skati, kur ir logu novietojums un saprast, kā mēs varam varbūt vairāk noslēpties no kaimiņiem. Protams, augstuma atzīmes mēs varam diezgan precīzi arī no šī iegūt un analizēt, kur tad, pieņemsim, iebraukt būtu un kā mēs teritoriju pašu labi iekārtotu. Un to visu, ja mēs, pieņemsim, arī būtu skanējuši šo te koku lapotni precīzāk, tad ir Arhikada sun study funkcija, kur mēs ievadot esošo koku ģeometriju ar to lapotni, arī varam ļoti precīzu saules insolācijas analīzi izveidot, un tas arī nav mazsvarīgi mūsdienās skatoties uz pēc iespējas energoefektīvāku ēku projektēšanu, saules enerģijas iegūšanu un arī nedaudz limitēšanu nevēlamajos posmos. Lūk, tas būtu no manas puses, mana pieredze ar punktu mākoņiem Arhikadā. Es teikšu paldies un došu vārdu atpakaļ Krišam un jautājumiem, kas saprot. Jā, jautājumiem es uzlikšu arī prezentāciju no savas puses. Noteikti rakstat jautājumus, ja ir kādi radušies šīs semināra laikā vai ko vēlaties uzjautāt man vai kādiem no runātājiem. No mūsu puses vēl pāris vārdi par tādām aktualitātēm, kā tad tuvākā aktualitāte būs klātienes seminārs, kas notiks 4. jūnijā kafejnīcā Ozīris no 4 līdz 8 vakarā. Tad vairāk tā idejas savest klātienē jau arhitektus, gan arī nekustamo īpašumu attīstītājus un veidot jau šādu diskusijas paneli, kur tālāk var komunicēt jau gan par dažādu risinājumu ieviešanu uzņēmumā. Tā kā tāds klātienes pasākums, programma ir mājaslapā pieejama, brīvi varat iepazīties, ja kaut kādi jautājumi vai vēlmes savu darbību noprezentēt, noteikti ar mani sazināties, tā
tad jau tiksimies 4. jūnijā. Arī vēl gribēju pieminēt, es skatos diezgan daudz cilvēki ir pieteikušies un šodien skatās, līdz ar to varbūt kādam radās kaut kādi detalizēti jautājumi, kā ar šīm programmām strādāt un kādas zināšanas nepieciešams, tad rīkojam praktiskas meistarklases. Šobrīd ar Eiropas fonda atbalstu līdz 70%, līdz ar to jūs varat apgūt gan šo pašu ArchiCAD pamat līmenī, gan advancētā līmenī, gan arī ArchiCAD mēs mācām tieši dizaineriem, dizaineru asociācijas valdes locekli mums māca šos kursus un līdz ar to brīvi varat no dažādiem aspektiem jau apgūt šo rīku, ja tas nav izdarīts varbūt līdz šim vai augstskolā vai pašmācībā. Arī noteikti vadam praktiskas meistarklases dažādos virzienos, gan mākslīgā intelekta meistarklase, gan vizualizācijas un animāciju veidošana. Neesmu gan šeit pieminējis, ir tāda tēma arī par punktu mākonu un skanēšanu, kur mums vada tieši precīzi šos skanēšanas meistarklases. Ja kādam uzņēmumam tas ir aktuāli, noteikti dodat ziņu. Nu, kā tādas aktuālās meistarklases, protams, Solibri, ka jau ir BIM koordinēšana, kas ir saistīta, kā iepriekš arī minēja, gan ar inženiertīkliem, gan ar konstruktoriem, gan ar arhitektiem. Kā tad šos modeļus kopā koordinēt, pārbaudīt šīs problēma vietas vai noteikt labākos risinājumus un atbilstību jau normatīvām prasībām. Nu, gan vizuālā programmēšana arhitektiem, to arī ļoti noderīgi, tas, ko rādīja, piemēram, šie uzuri, kā viņus automatizēt, lai nebūtu viņi tātad ar roku jāzīmē, kā mēs varam to automatizēt jau programmā un izmantot jau šajos arhitektūra risinājumos, tā kā ļoti noderīgi tāds Rhino un Grasshopper plugins, kad jau šo visu mēs automatizējam un līdz ar to kādu izmaiņu veidojot, mums šie uzuri automātiski pārzīmēsies. Un tad jau gada nogalē noteikti tiekamies 6. novembrī, kad rīkosim Baltijas valstīs lielāko BIM fórumu, šogad vērst uz mākslīgo intelektu un jaunajām tendencēm vispār nozarē. Līdz ar to no Eiropas būs visi vadošie programmu ražotāji un klātienē tātad, šoreiz angļu valodā mēģināsim dienas garumā arī risināt šīs nozares problēmas, gan arī noteikti informēt gan praktiski, gan arī tādās praktiskās meistarklasēs par jau mākslīgā intelekta rīkiem un papildu lietām, kas ir katrā programmā. Par jautājumiem es skatos šodien, kā saka, ir nedēļas sākums, un līdz ar to cilvēki varbūt nav tik ļoti noskaņoti uz tādiem aktīviem jautājumiem. Ja arī nebūs, es domāju, tad noteikti mans telefons ir, e-pasts ir, un ja kaut kas pēkšņi pēc semināra noskatīšanās vienam vai otram rodas, tad arī var atsūtīt man e-pastā, es noteikti pārvirzīšu kolēģiem un atbildēšu par šiem jautājumiem. Tā kā, kā saka, ja tie jautājumi nebūs, šobrīd es neredzu nekur jautājumus no savas puses, tas varbūt arī ļoti labi, tas nozīmē, ka ļoti precīzi izstāstīt to savu darbību, un vienkārši ir skaidri šie procesi gan privātu māju, energoefektīvu māju projektēšanā, gan arī punktu mākoņu tādā pamat lietu izmantošanā un kā tad uzsākt šo lietu izmantot. Okay, es jautājums neredzu no manas puses, es domāju, tad arī šodien mēs varam veikt šo semināru un tad jau gaidu no jums ziņu e-pastā vai telefonā, un tad jau sazinamies un tiekamies nākošajā seminārā, kas būs šīs nedēļas nogalē, mājaslapā brīvi pieejami datumi, tā kā esat informēti un droši tad jau sazinamies.